Sveiks, mans mīļais skatītāji! Kā saglabāt locītavas veselas ilgi? To šodien noskaidrosim ar speciālistiem. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi šarmantu dāmu, sporta ārsti Mairita. Sveika, Mairita! Sveiki! Man būs mūžsanais jautājums. Saka, lūdzu, vai locītavu kaitas metās tikai gados vecākiem cilvēkiem? Noteikti ne. Tas ir mīts visos laikos un mūsdienās ir īpaši. Vai tu varētu ieskicēt, sadalīt pa grupām, teiksim tā, 30, 40, 50 un tālāk? Principā, ja tā globāli jāstāsta, tad no 30 gadiem cilvēka muskuļu masa samazinās par 0,1 līdz 0,5% gadā. Jau no 30 gadiem? Jau no 30 gadu vecuma. Tas ir 30 līdz 40 gadu šajā periodā. Pēc 40 gadiem līdz 60 gadiem šis muskuļu masas samazinājums ir jau 15% 10 gados. Ja? Un pēc tam vēl straujāk. Tāpat līdzīgā manierē notiek arī mūsu kaulu blīvuma samazinājums un saišu, cīpslu, elastības un izturības pavājināšanās. Saka, lūdzu, kas ir tie vaļi, uz ko balstās mūsu locītavu veselība? Ko tu ieteiktu darīt? Tā noteikti ir fiziskā aktivitāte. Pamatā regulāra, dažāda kustība, fiziskā aktivitāte, kas ietver ne tikai sporta treniņus, bet arī izkustēšanos ikdienā, darbā, ofisā. Ja godīgi, tā pasaules rekomendācija 10 000 soļi dienā, tas ir pats minimums, kas cilvēkam būtu jāsasniedz, lai teiktu, ka viņš ir fiziski aktīvs. Mūsu tā kā sportārsta rekomendācijas būtu 3 līdz 4 reizes nedēļā, vismaz pa pusotrai stundai veikt kādu fizisko aktivitāti, lai uzturētu šo vitalitāti un drusciņi nobramzētu novecošanos. Vienniešādi tev ātri sāks sāpēt spranda. Pleci atpakaļ, zods zem sevis. Jā. Šādi. Tieši tā. Bet tad ir izveidojies dubultzods. Bet tad nesāp spranda. Jā. Un mums ir jāuzliek, šis ir par īsu, par zemu, bet teorētiski būtu jābūt ekrānam acu līmenī. Ja? Un klaviatūrai būtu jābūt šeit. Ja? Jābalsta rokas uz. Tātad mums ir uz krēsla balstiem. Mēs strādājam ar klaviatūru un ekrāns mums ir acu līmenī. Mums ir zodiņš augšā, nevis galva lejā. Un varbūt tu vari man parādīt arī kādu vingrojumu? Protams, pirmais un galvenais, kas arī ir cilvēku traucējošākais faktors, tā ir spranda, ja, tātad ofisā. Un ļoti vienkārši mēs varam izkustināt, tātad noliecam galvu maksimāli uz leju, atliecam galvu maksimāli atpakaļ. Ja, paskatāmies griestos. Atkal noliecam uz leju un atliecam atpakaļ. Un otrs moments ir maksimāli pagriezt pa labi un maksimāli pagriezt pa kreisi. Pieceļamies kājās un es domāju, vienkāršākais vingrinājums, kuru var izdarīt, ir izapaļot gurus. Muguras jostas daļas mobilizācija un drusciņi arī gūžu mobilizācija. Kārtīgi vinnīgi. Tā, pilnā amplitūdā, ja? Tu darīji šobrīd ļoti sievišķīgi. Jā, bet es tā mazliet mūstu par to. Mums vajag kārtīgi pilnu amplitūdu. Ko tu saki par tādu pēdējo gadu tādu ļoti izskandinātu, modīgu lietu kā kolagēns? Par kolagēnu noteikti mums ir jādomā jau sākot no 30 gadu vecuma, jo tas, kādas izmaiņas notiek ar vecumu, tas ir tieši saistīts ar šūnu atjaunošanos un šūnu pārbūvi, kas ir kolagēna pamatā. Ja, lai veidotos spēcīgs, pareizs kolagēns, šūnai ir pareizi jāatjaunojas. Ja, un līdz ar to tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir šīs vecuma locītavu sāpes. Ja. Šūna ir
novecojusi, bojāta, viņa nespēja tik labi atjaunoties, un mums tas ir, viņai ir jāpalīdz organismam uzņemot no malas papildus šos produktus. Es teiksim, esmu gan dārznieks, gan arborists. Pirmie 5 gadi mēs to īpaši nejūtam. Īpaši, ja mēs vēl esam jauni puikas, skrienam pa kokiem tā kā vāveris. Bet jā, apmēram 5 gadus nostrādājot par arboristu, sākam just roku tirpšanas, locītavu sāpes, muguras sāpes. Es šo profesiju pametis neesmu. Protams, es tagad strādāju gan kā dārznieks, gan kā koku cilvēks, kas pazīst kokus. Turpinu darboties. Protams, viss ir stīvs, vairs nav tā kā jaunībā. Locītavas beigtas, muguriņa sāp, bet tas pieder pie lietas, un tāpēc katram ir savs laiks. Ja kādreiz bijām jauni, sprauni un žiperīgi, tad tagad visu to darām lēnām, prātīgi un ar apdomu. Lai turpinātu mūsu šīs dienas tēmu par veselām locītavām, uz sarunu esmu aicinājusi dakteri un ļoti harizmātisku cilvēku, Kasparu. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Es ļoti labi zinu, ka Lotus Farma ir ļoti naska uz jaunu, inovatīvu un gudru produktu veidošanu. Saki, lūdzu, vai jums ir arī kāds jaunums mūsu locītavu veselībai? Jā, šajā gadā mēs ievadījām jaunu produktu, kas saucās Magneflex, un viņš apkopo ļoti svarīgas locītavai aktīvās vielas. Šeit ir gan magnīs, kas ir ļoti svarīgs muskuļiem, šeit ir D vitamīns, efektīvā devā kauliem, un arī šis jaunais kolagēns, locītavu kolagēns vai saucamais natīvais kolagēns. Pasaulē ir zinām vairāk kā 28 kolagēni, un kolagēni dalās tātad dažādos tipos. Ir pirmais tips, tas ir ādas tips kolagēnam, otrais tips, tas palīdz vairāk locītavām, un trešais tips, tas palīdz iekšējiem orgāniem un arī ādai un matiem. Tas nozīmē to, ka ja mēs gribam palīdzēt locītavai ar kolagēnu, tad mums ir jāskatās otrais tips. Un ir locītavām 2 kolagēni. Ir šis vecākais kolagēns, tātad hidrolizētais kolagēns, kurš jālieto 6 līdz 10 grami dienā. Un viņš iedarbojās kā barības vielas, mēs apēdam šo kolagēnu, viņš sadalās peptīdos, un tad viņš pa asinsvadiem, pa kaula asinsvadiem nāk šeit tuvāk šai virsmai un ir kā barības viela, lai veidotos šis skrimšļa visefektīvākā darbības forma. Un ir šis otrais kolagēns, saucamais jaunais, natīvais kolagēns, kurš ir veidots no vistas skrimšļa, un viņš nesadalās organismā. Viņš uzsūcās tieši tāds, kā ir, jo ir cita tehnoloģija, tā ir tādā ļoti zemā temperatūrā veidots šī aktīvā viela, un viņa caur limfātisko sistēmu, un viņa nevis caur asinsvadiem, bet caur limfātisko sistēmu nonāk tieši locītavu somiņā. Un tur viņa darbojās pierādīt šī pretiekaisuma darbība. Tā kā it kā kolagēni visi pēc nosaukuma vienādi, bet darbojās pilnīgi atšķirīgi. Un tā ir tā jaunā lieta. Un te ir ļoti daudz jauni pētījumi. Eiropā, starp citu, ir tikai 2 kompānijas, kas ražo šo jauno kolagēnu, un viņš īstenībā ir kļuvis liels deficīts, jo viņam šī iedarbība ir ļoti efektīva. Jā, bet tu teici par kolagēnu, bet ir droši vien kaut kādas papildvielas, kas palīdzēs. Jā. Tad, lai mēs kopumā skatāmies uz locītavu, tad mums ir svarīgi, kā es teicu, muskuļi. Ja, un nekas labāks par magniju nav izdomāts, lai muskuļi būtu pareizā tonusā. Bet šeit atkal ir jāatcerās, lai mēs lietas darītu pareizi. Magnijs uzsūcās 150 mg vienā reizē. Tas nozīmē to, ja mēs gribam visu dienu, lai mums muskuļi būtu pareizā tonusā, ir jālieto 2 reizes. No rīta 150 mg aktīvā magnija un vakarā 150 mg aktīvā magnija. Protams, mums ir vajadzīgi, ja mēs gribam saglabāt locītavu, lai tās barības vielas nonāk uz locītavas virsmas, ir vajadzīgs šī kaulu veselība. Un tādēļ ir vajadzīga šī lielā deva D vitamīna. Tātad 2 reizes dienā 2000 no rīta un 2000 vakarā. Un, protams, šis jaunais kolagēns
kolagēns, šis natīvais kolagēns, kas izņem ārā to iekaisumu, ja viņš tur ir. Nu, šī kombinācija nodrošina tādu optimālu locītavas veselības saglabāšanu. Magneflex lietotājs var būt gan tie, kas aktīvi sporto, teiksim, pa brīvdienām vai arī vakaros, bet tie var būt arī pilnīgi parasti cilvēki kā es, kas varbūt pa dārzu kustās 50 gados un mēģina saglabāt šo ātrumu, ar kādu ir staigājis 20 gados, un tie var būt arī mūsu vecāki, kas varbūt arī tāpat pa dārzu kaut ko dara un mēģina aiziet uz veikalu tajā pašā tempā kā agrāk. Tā kā šeit ir ļoti liels tas tātad pacientu, kas varētu mūsu produktu izvēlēties, un tie var būt 35+, tie var būt 50 gan vīrietis, gan sieviete, un tie var būt arī mūsu seniori, kas grib saglabāt veselības prieku. Es teiktu tā, manas locītavas, es domāju, ka viņas nepriecājas, jo man pašai šķiet, ka es vēl joprojām esmu jauna, es varu skriet, es varu darīt un gribas darīt tā kā kādreiz, bet locītavas vairs tā nevar, tomēr reizēm ir jāpiedomā, ko es daru un kā es to daru. Locītavām jau nepatīk tas, kā statiskās kustības vai arī kustības neesamība, jo es ļoti daudz braucu ar auto. Man sanāk, dienā 300 km, ne dienā, bet nedēļā kaut kādi. Es daudz nobraucu. Un tas, ka mašīnā sēdi kaut kur stundas, 2 vai 3, un tad tu izkāp ārā, un tad tu jūti, ka tev vajag bišķi kā iekustēties. Principā es jau pirmais, ko es tagad daru, sāku rītu ar vingrošanu. Tas es tagad esmu to sapratusi, ka bez tā tad ir ļoti grūti locītavām, ja tu nesāc rītu ar kustību. Un tad tā dzīve, tad tā diena paiet tā vieglāk. Noteikti arī vajag kaut kādas palīgvielas, jo mēs uzturā neuzņemam visu, kas ir vajadzīgs mums organismam. Es tagad, protams, kā palīdzu sev pirmkārt jau ar vingrošanu, un otrais, es tagad esmu izvēlējusies aptiekā produktu, kura sastāvā ir viss, lai palīdzētu manām locītavām. Tur ir gan magnīzs, gan D vitamīns, gan C vitamīns, un pats galvenais arī kolagēns, īpašā formula, kā man teica farmaceits. Magneflex ir viens no jaunākajiem, un es pilnīgi apzinos, ka viņš kļūs viens no vairāk lietotajiem produktiem un ir ļoti liela atsaucība. Tiešām cilvēki zvana, prasa un jautā, kā jālieto. Un šeit ļoti svarīgi arī atcerēties to lietošanu. Viena kapsula pirms brokastīm 5 minūtes un otra kapsula vakarā. Jo tad mēs panākam šo maksimālo efektu gan magnijam, kas nodrošina muskuļu veselību un tonus, lai viņš nebūtu nogurs, tad krampji, tad kaulu veselība, un arī šis iekaisums, kas varētu būt pēc mikrotraumām, kas ir nevēlams, lai mēs varētu maksimāli labi kustēties. Mēs arī atbalstam sportistus, tātad gan basketbola komandas, gan volejbola komandas, gan olimpiskās vienības dalībniekus. Un sportisti jau ļoti ātri jūt, kas viņam palīdz un kas nepalīdz. Un mums jau ir ļoti daudz labas atsauksmes no lietotājiem tieši tādēļ, kad viņš strādā. Tas ir arī mūsu princips, kad mēs gribam atnest Latvijas iedzīvotājiem kaut ko jaunu, kas viņam uzlabo šo veselības situāciju. Mēs negribam kopēt, jo mēs varam nokopēt A un B, bet tas nedod mums nekādu prieku. Un, protams, ka veidojot šos savus jaunos produktus un arī Magneflex, mēs mēģinam vienā produktā ielikt to bonusu savam patērētājiem. Šeit, piemēram, nebūs jālieto 3 dažādi produkti. Ir tikai Magneflex.